būt par mani viegli nav. Ķemēties un maskāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skolā kļūst, beidz mazīt mūs. Zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Laika virpuļa manipulators ir. Datuma papildināšanas pārnesums ir. Pieslēdzu bremžu atgriezeniskos dzinekļus. Laiks doties! Negantā Henrija laika mašīna. Henrij! Prom, Knisli! Tu visu samaitā! Bet tagad ir mana kārta. Mamma teica, ka tev jādalās. Mamma teica. Palīgā! Neesi negans, Henrij. Tūlīt pat beidziet. Pīters man neļāva rotaļāties ar kasti. Henrij, es teicu, lai padalies ar Pīteru. Un neaizmirstiet, ka drīz atnāks jaukā jaunkundze parunāt par tērpiem skolas ludziņai. Cik jauki, pārvērtīsim kasti mazā namiņā viņai. Es uz mirkli aizskriešu pie kaimiņiem. Proties, Henrij! Šeit mēs varētu izgriezt logus, uzkrāsot puķītes. Neaizskar manu kasti! Tā ir laika mašīna, Krupi! Nekā! Tā ir kartona kaste, kurā atveda jauno veļas mašīnu. Ja tā izskatītos pēc laika mašīnas, visi mēģinātu to nozagt, vai tu neko nesajēdz? Tā maskējas. Nē, tā ir pilnīgi slepena. Ja tā ir laika mašīna, arī es gribu tajā pabraukāties. Nekā, tu esi par mazu. Nemaz arī nē, un es tev tāpat neticu. Tad paskaties, es pierādīšu, ka tā ir laika mašīna, aizceļodams nākotnē. Atkāpies, lai tevi neapsvilina virpulis. Es neticu, ka dosies nākotnē. Virpulis dodos nākotnē. Henrij, vai tu tiešām esi prom? O, tā nu dien ir laika mašīna. Ja nu Henrijs iesprūdis nākotnē un nekad neatgriežas, tad es pa televizoru varētu skatīties tikai to, ko vēlos. Kur es esmu? Henrij? Pīter, es biju nākotnē. Bet tu esi vecs? Jā, es biju 23. gadsimtā, kur sastapu savu maz dēlu. Viņš joprojām dzīvo šajā namā un ir man ļoti līdzīgs. Tātad neglīts. Ko tu teici? Neko. Kāda ir dzīve nākotnē? Briesmīga. Tas ir briesmīga. Ļaudis ēd tikai dārzeņus. Zēni staigā kleitās. Un visi runā ugū valodā. Bibul og blē? Loli ņob? Un bērniem ir kaudze mājas darbu.
Mājas darbi. Es dodos nākotnē. Man tas jāredz pašam. Pīter, tev mani neapturēt. Tāds tu lidot nevari. Tevi apsmies. Tikai ne to. Pagaidi šeit. Tagad tu izskaties pēc zēna no nākotnes. Ja neiedzersi šo pupiņu dzērienu, nepratīsi runāt pupiņu valodā. Esmu gatavs. Atceries, ticis galā, pirms iznākšanas aizskaiti līdz 10. Tu taču negribi, ka dažas tavas daļas nonāk neriktīgajā gadsimtā. Ar Dievu. Esmu klāt. Plāna otrā daļa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesanāca. Henry! Es būtu Žaks. Es būtu Žoks. Es esmu Pīters. Tu esi mans vecs onkulis Pīters. Tavs jaukais brālis Henrijs no pagātnes man par tevi stāstīja. Šādi mēs sveicinamies nākotnē. Pagaidi. Henrijs teica, ka nākotnes zēni nesājot kleitas. Jā, bet tev nav kleitas. Esmu meitene. Henrijs nekad neizliktos par meiteni. Šķiet, es tiešām esmu nākotnē. Te izskatās tāpat kā mūsu dzīvojamā istabā. Tu esi Pītera muzejā. Nākotnē tu esi slavenība. Tavs zaķēns un matemātikas grāmata. Tu esi pasaules rekordists aritmētikā. Tiešām? Lūdzu, pagodini mūs ar pastaigu dārzā. Pasaki, vai esam to pareizi atveidojuši. Protams, nespēju sagaidīt, kad varēšu mammai pastāstīt par nākotnes Pītera muzeju. Jā! Neticami. Viss ir tieši tā, kā bija. Pīter! Ko viņš dara? Smuka kleita. Paldies. Sveiciens! Jūs izskatāties gluži kā mūsu priekštečī. Dīvainis, jā, dīvainis. Noteikti grūti sastapt cilvēku no pagātnes. Jā, tu esi ļoti jocīgs. Tevi uz to pamudināja Henrijs. Viņš palīdzēja man aizlidot nākotnē. Kādā nākotnē? Nē, jūs par mani smējaties. Henrij, laid iekšā! Laid iekšā! Visu laiku labākais triks! Atver durvis! Pīter, kas notiek? Kāpēc tev mugurā mana kleita? Henrijs man pateica, ka es esot nākotnē. Henrij, nāc šurp. Jā, mam. Ej uz savu istabu. Līdz dienas beigām televizoru neskatīsies. Es atvēršu. Sveicināti, jaukā jaunkundze. Sveiks, Pīter. Tavs tērps ir brīnišķīgs. Tu jau esi gatavs ludziņai.
Jā, jaukā jaunkundze. Redzu, tu arī esi pārģērbies, Henrij. Arī tu varēsi piedalīties. Nekā, es visu priekšā nepārģērbšos. Es zinu, kāda loma tev būtu piemērota. Jā, Henrij, es nepiedalos. Jā, tu vari būt neglītā māsa. Nē! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.